par Mārtiņu dienu? Kura diena? Ir latviešu nacionālajie svētki. Kā rudens ražas svētki. Mārtiņa diena tas ir tik. Priekš manis neinteresanti. Mārtiņu diena ir latviešu tradicionāls svētki. Mārtiņa diena ir seno latviešu svinamā diena, kad teiksim, novāc visu labību, novāc visu ražu, un cilvēki svinēja ražas svētkus. Varētu teikt ražas svētkus. Skaidrs par Mārtiņu dienu, bet kāds ir jūsu zināšanas par Helovīniem? Helovīni, tad ir Helovīni visbriesmīgākā diena visā gadā. Uzvelc maskas un tad tu ej pie durvīm un saki konfektu vai olu pa durvīm. Tātad visu tā kā nemīlētāji, tāda, ka viet ķirbi, ja? Tātad mēs esam smaidīgi, dāvinām ķirbi. Tu, draugs, aizmirst, bučošanās stūrīs. Helovīniem es neko nezinu, bet Helovīns ir tad, kad te pilda skola ar ķirbiem. Praktiski Helovīns ir ienācis no, man liekas, ja nemaldos, no Amerikas Savienotām valstīm. Es zinu to, ka tas ir mākslīgi veidot svētki, kas radušies Īrijā. Kas man, piemēram, būtu jāuzvelk Helovīnā, lai es ejot pa skolu, visi teiktu, jā, šodien Helovīns ir, man ar kaut kas jāuzvelk. Kāds tērps būtu pats labākais? Droši vien ķirbīts, un tur, kur acis, tur ir smaids, ja, un kur galvas uzlikt ķirbi. Varētu arī viss cauri. Nevajadzētu standarta kaut kādu ķirbi uz galvas uzlikt. Skeleta lietiņas dabūn. Kaut kādas asinis. Asins, tu vari dabūt mākslīgās asins duncis sev ribā, tur sev uztaisīt tā, ka tev ir apdegusi āda, kā zombijas izties. Tā kā es teiktu bioloģiski klasē, lai iztītos, ka tev ir nekritizējušie fascīti virsū, tā diezgan briesmīgi, un noteikti pamanīs, un kāds mēģinās pazvanīt kādrai palīdzībai. Es tev to apsolu. Obligāti, kaut kam jābūt briesmīgam, netīram un pretīgam. Neierobežota fantāzija, es domāju. Obligāti, kaut kam jābūt briesmīgam, netīram un pretīgam.